Un jau, šeit neviens cits kā Jumbo Jānis Trekteris. Jā, tieši tā. Šīs būs lieldienu vlogs, tāpēc saturies, draugs, un piesprādzēs savus olas. Oh yeah! Pats, tas bija tik cringe, tas bija tik stulbi, bet labi, ok, mēģinam. Šitās laikam būs par mazu. Upeņu lapas laikam nederēs šoreiz. Jāmeklē kaut kas cits. Galvenais, lai ir silti. Let's go. Karoči, tagad ņemsim, plūksim visu. Jāvāc ir pašā augšā. Tu izzāri, jo lejā jau suņi būs apčurājuši un tādas lapas negribēšu likt. Protams, atceramies par mērču. Jumbo Art, jā. Esam salasījuši maisiņu ar tūju lapām. Mums ir pirmās lapas salasītas. Tagad dodamies un skatāmies vēl kādas lapas, kuras varam rajonā atrast un kuras varētu izmantot olu krāsošanai. Salasīsim šādas lapiņas, lai tie raksti veidotos. Mamma parādīja, ka es varu izmantot arī šādas lapiņas, bet man liekas, viņa vienkārši gribēja, lai es izravēju viņai dārzu. Man liekas, ka galvenā pamata sastāvdaļa ir sīpola mizas tomēr. Tas ir klasiskais veids. Un, ja ir sīpola mizas, tad tu vari laikam tur pievienot visu kaut ko citu. Mums vēl vajadzēs laikam zeķu bikses, kur tev visu salikt, vēlams tīras. Znači, būs jānopērk arī tās. Bijām abi aizbraukoši uz Maksimu, nopirkām kur tofiju priekš krāsošanas. Tas ir priekš thumbnail, jā. Priekš krāsošanas mums ir zeķu bikses, 20%, jā. Kur brūnā krāsā, lai nekrāsotu olas, nezinu, melnā varbūt krāsot. 3 gabalus nopirkām. Tad mums ir karikādas tēja. Liksim iekšā šeit. Tā mums ir kaut kāds sarkanais salāts, kaut kas tāds. Tad mums ir, kas tas tāds ir, kurkuma, ok. Tad ir kaut kādas matroškas, kas izskatās kā aitiņas. Nēd mani, Jumbo, Tad ir šādas milkas končas, oliņas. Tad ir lielā Ferrero Rocher ola. Tad ir kaut kāda vista. Un tad ir biete. Tad, protams, standarta Kinder Surprise, jā. Olas mēs vārīsim uz dzīvās uguns, kas būs ārā. Un šis ir kaut kāds kazam un kāds tur katls. Un tad tagad mēs viņu iekurināsim. Un tad mēs tur liksim olas iekšā tajā tur lielajā. Un es domāju, varētu būt diezgan interesanti paralēli, kas šobrīd notiek. Es esmu tiešraidē. Šeit man skatās šobrīd 12 cilvēki, ok. Nomet iekšā. Cik seksī izskatās. Jūs jūtat, draugi, jūs jūtat. Šitā tas viss notiek. Jā, sakot, step 1. Mēs krāsosim olas dažādos veidos. Pirmais veids, kā mēs krāsosim, ir sarkanajā kāpostā. Tagad mēs novārīsim. Attiecīgi ir katliņš, ir šitā te, tas viss notiek. Samērcēt, tur vien ķiplociņu, citu kastrolīt un viss notiek. Un tad skatīsimies. Mēs paši pirmo reizi mācamies, ja skatīsimies. Varbūt senāks, varbūt nesenāks kaut kas, bet šitā viss izskatās. Un tagad mūzika kaut kādu vajadzēs tur. Lieldienu zaķis! Viņš smags ir. What do you mean? Čau! Bieši griešana notiek, jo mēs krāsosim bietēs. Karoči, mēs mērksim iekšā sarkanajās bietēs. Ok. Mēģināsim. Ar zeķu biksi bez? Ar diegu. Ar diegu tinam apkārt. Metam iekšā, lēnām ielaižam un viss. Un vāram. Un skatīsimies. Oh yeah, baby. Oh yeah.
Šīs baltās solas gan ļoti vājas bija. Nepērciet laikam baltas solas, jo viņas ir ļoti vājas, ja. Kur tinam apkārt. Tinam. Pakosim sīpoliņos. Aiziet tagad. Lēnām. Jā. Pats. Vai. Jauna krāvā. Viss. Tagad mēs jaunu krāvu liekam. Ar kurkumu. Tagad būs krāva ar kurkumu. Ar kurkumu tas izskatās šādi, draugi. Rekāds ir kurkums, jā. Tagad mēs krāsosim ar šito te. Tās bija bietes un iepriekš mums bija sarkanais kāposts. Pagaidām nekas nav baigi labi sanācis. Nē, sarkano ļoti. Sarkano it kā ķipies smuki, bet man liekas tā ir fake info. Nu, pārbaudīsim. Vot tā, vot. Ļoti labi. Vot, tas ir kurkums, draugi, tas ir kurkums. Tas ir kurkums, ok. Samais, ok. Vāram zupiņu. Zupiņu vāram. Pagaidām tā, viņām 2 stundas jau. 2 stundas, ok. Viņas tādas izskatās. Tāds ir sarkano kāpostu noslēpums. Šeit ir bietīte, bet viņa nekā. Un tur ir bietīte, bet bietas neizvēlties. Tās kaut kāds Optimus bietas. Rekur, kā mēs nospridzinām. Šis nav Viktorijas Secret, bet Aļonas noslēpums. Zeķibikses, ja. Kāda tava tehnika? Man šī ir labāka. Kā tu dari? Tās ir krāsas? Jā, es uzpilinu. Uzpilini? Ampuli. Ok. Un vienkārši izmērē. Un izsmērē. Tas ir rīktīgi zeltaini. Bet tas ir ķimikāli bāzā, ne? Nā. Ne? Tas ir tā. Ok. Nu un tagad visklasiskākais veids. Sīpolu mizas, oliņas. Veikam iekšā. Šādi. Un te iekšā, kā viņas ir, te ir karkādas tējā, ja? Jā, arī. Te ir karkādas tēja. Tā tālāk, bet mēs visu ar sīpolinu pārkaisīsim pāri. Ir pagājusi precīzi 1 stunda, kā mēs vāram olas sīpolu mizās. Tagad ir pienācis laiks viņas ņemt ārā. Sarkanajā kāpostā izskatās šādi šobrīd. Tā kurkums. Misters kurkums. Un tad ir... Šīs būs pārsteigums. Lai atdziest, un tad mēs parādām. Jumbo un Kristus surprise. Skatīsimies. Pakosim. Kaut kā tā. Pēc tam gaidat iznākumu. Šādi izskatās māsai olas. Šādi māsa ir parūpējusies. Viss sakrāsojas ar krāsiņā. Atpakosim vienu oliņu vaļā. Skatīsimies, kā viņi sanākus mums ir. Rekā sanāca number 1. Pakojam vaļā nākamo. Te pat raksti kaut kādi sanākuši. Rekā. Kaut kas tur ir. Ok. Un tev tāda vispār kaut kāda cita krāsa. Iepakaļ nākamajai. Viena ir tumsnēja, otra ir zaļganīgi. Šī ir rītīgi skaita. Oho. Šitā baigā. Lapiņa tā uzkrāsojas. Ok. Nākamā šāda. Ok, liekam iekšā. Katrs ņem pa vienai olē. Liekam vienkārši iekšā. Kur bija tie? Diezgan ok, man patīk. Ierakstiet komentāros, vai jums patīk vai nepatīk, kā izskatās. Kā arī cik cools jūs sasitāt. Tas ir diezgan svarīgi. Paldies visiem, kas skatījās.
Neaizmirstam nospiest subscribe, laiku, zvaniņu un vispārējo. Priecīgs Lieldienas visiem, čau!